Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji, neticēsiet, ir 23. aprīlis, pavasaris, sniegu, bet mēs esam vecāķos, baudām dabu un uzzināsim par ūdens noteku sistēmām, kuras praktiski ir neredzamas. Šeit LM Group Holding darba vadītājs, kurš mums arī izstāstīs visus noslēpumus. Sveiks! Sveiks! Šobrīd atrodamies Vecāķu prospektā pie jūras, un šajā objektā mēs uzstādām neredzamās lietas ūdens noteku sistēmas. Daudz cilvēku jau droši vien, ka nemaz nepamāna, ka viņiem nemaz nav tās noteku sistēmas, jo grūti pamanīt to, kā nav. Tieši tā, jā. Cits skatās brīnās, kur tad ir kā tas ūdens, kur novadās, bet viņš viss ir paslēpts un uzveidojās ar fasādi. Un viņi saplūst kopā ar jumta segumu fasādi un vispār neveidojās nekādas caurules, nekā tāda nav redzama, jā. Viss tiek iestrādāts iekšā, acīm redzot. Viss tiek iestrādāts, kā izveidojās karkas, pēc tam viss ar metāla pieslēgumiem, viss tur apstrādājās, apveidojās, tā, ka tas nebūs redzams, jā. Vai tas darbiņš nav mazliet lielāks, ierīkojot kaut ko tādu? Darba apjoms ir sarežģītāks, izmaksas arī ir nedaudz dārgākas. Beigās tas kopskats tiešām ir labāks, kurš vēlas tādu vizuāli labāku dizainu. Šis būs tieši tas gadījums, kad izvēlēties šādas noteku sistēmas. Vai ir kaut kāda nozīme jumta slīpumam? Principā slēptās noteku sistēmas der jebkura grāda slīpumu jumtiem, jebkādu grādu. Šeit jau var redzēt, ir sākta neredzamo noteku sistēmu montāža. Ir izveidots no OSB karkas, kurš saliekās ar metāla pieslēguma detaļām. Un tā sistēma visa tur veidojās. Tātad, var sakot, mēs sākumā uzbūvējam OSB kasti. Jā, tieši tā. Un ieliekam plēvi viņā iekšā? Jā, speciāla membrāna, kas ir paredzēta tieši iekšējām noteku sistēmām, āra darbiem. Viņai savas īpatnības pret ūdens caurlaidību un visu pārējo. Un tad tur liek iekšā vēl skārdi, ja? Tur izveidojās visi no skārda detaļām, un tad liekās tāpat kā parastajām mājām, liekās āķi, reņa nosegu sistēma un visa priekšā arī aiztaisās ar metāla moduli. Jā, tikai nav redzams. Un nav redzams, jā. Cik es saprotu, tad slēptajām renēm tiek izmantots OSB un vajadzētu koks neaizsargāt. Kā jūs to darat? Tieši tā. Visi mēs zinām, ka koksne, kas tiek ilgstošā laikā pakļauta tieši vai netieši mitruma iedarbībai, rodas bojājumi, pelējums un deformācijas. Labs risinājums šajā gadījumā ir Alujet Rainguard aizsargu membrāna, kas ir difūzija atvērta, bet tāpat laikā ūdens necaurlaidīga, kas aizsargā koka konstrukcijas. Tik tiešām ir grūti noticēt, ka viena membrāna spēj tikt ar šo galā, jo parasti OSB ir tieši tas, kurš kļūstot mitrs, deformējas un vairs nav lietojams. Jā, tā ir daudzfunkcionāla membrāna, tieši radīta koka konstrukcijām. Tā aizsargā koka elementus, šajā gadījumā CLT moduļus, un tā tiek izmantota gan ražošanas, gan uzglabāšanas, transportēšanas un arī montāžas laikā būvlaukumā. Parunāsim par pašu tehnoloģiju. Kā jūs šo visu izdarat? Jo izskatās ļoti tā kā būtu, es nezinu, kaut kāds saštancēts, es nezinu, kā tas notiek. Iestrāde patiesībā ir ļoti vienkārši. Materiāls ir pilnībā pašlīmējošs, tam ir pilna līme ar augstu izturību. Materiāls ir ārkārtīgi izturīgs. Pēc pielīmēšanas uz tā var droši staigāt, kas ir īpaši saistoši CLT moduļu ražotājiem, ir īpaši tie, kas būvē vairākos stāvos, jo tad, kad materiāls ir pārklāts ar membrānu, tad par to var droši pārvietoties un ērti lietot montāžas laikā. Viņš tā kā nosedz virskārtu sanāk, ja? Jā, viņš rada tvaika barjeru, kas neļauj ūdenim un mitrumam iekļūt koku konstrukcijās. Tad tagad es saprotu, kāpēc izmanto arī šīm te kastēm, kur nepārtraukti ir ūdens, jo uz āru viņš var iztvaikot, bet iekšā viņš nesamitrina šo OSB un viņš nesapūšās līdz ar to. Kur var lietot šo materiālu? Tātad jebkurām koka konstrukcijām, moduļiem, elementiem, ja jums ir vajadzība, droši vērsties LM Group Holding, kas ir oficiāli Alujet pārstāvis Latvijā. Šobrīd materiāli ir pieejami lmshop.lv, kā arī drīzumā visos būvniecības veikalos Latvijā.